Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā mēs sākam lieldienu dievkalpojumu. Mans Dievs, es tevi slavēšu, tu visu augstākais, jo nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve tavs dzelonis, kur nāve tavu uzvaru? Pateicība Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Kristus ir augšām cēlies. Kāpēc jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Tas kungs patiesi ir augšām cēlies. Un Kristus saka, es esmu pirmais un pēdējais. Es biju miris un redzējis esmu dzīves mūžīgi mūžu. Un man ir ēles un nāves atslēgas. Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Kristus parādījās saviem mācekļiem vairākas reizes pēc savas augšām celšanās. Un vienā no šīm reizēm viņš viņiem deva šo apsolījumu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Tā viņš deva saviem mācekļiem šo uzdevumu sludināt atgriešanos no grēkiem un grēku piedošanu Jēzus vārdā. Tā arī mēs katru dievkalpojumu nākam ar grēku sūdzēšanu Dievu priekšā. Jo Dieva vārdu mums ir uzrunājusi un sirdsapziņa mums ir liecinājusi. Atzieties savās vainās, savā masticībā. Un to visu nolikt Dieva priekšā, lūdzoties, esi man žēlīgs. Un Dievs ir žēlīgs. Tāpēc jau Kristus dzīva, tāpēc jau viņš mira pie krusta un augšām cēlās, lai mēs Dieva žēlastību bagātīgi saņemtu. Un arī šodien mēs visi kopā vienosimies, lūdzot grēku piedošanu Jēzus vārdā. Lūksim. Visu spēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, tevi sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko gan esmu veltījis savas dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju un tie man galvu sāp. Un es tevi lūdzu, tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un nāvis dēļ. Esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara spēku, kā var atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Ja šī ir tava patiesa grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildes sacīdams jā. Kad jūs savus grēkus nožēlojat un ticībā paļaujieties uz mūsu pestītāju Jēzu Kristu, uz viņa krusta nopelnu, tad sekojot viņa pavēlei, es jums paslinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki jums piedod Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Gods Dievam augstībā. Lai slava Dievam ir un gods par viņa žēlastību, vairs negaida mūs bargais sods, bet Tēva mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts, un naidam nav vairs vārds. Tas kungs, lai ir ar jums, un ar tavu garu. Lūksim Dievu. Dievs kungs, debesu Tēvs, mēs tevi lūdzam,
valdi mūs ar savu svēto garu, ka tavus vārdus no visas sirds klausamies un uzņemam un tā svēti paliekam. Uz Jēzu Kristu, tavu dēlu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Sargāmies no visas agrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur tavu mīļo Tēvu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Klausies, drauze, Dieva vārdus, kā tie rakstīti Mateja evaņģēlijā 27. nodaļā. Vakarā nāca kāds bagāts cilvēks no Arimatijas, vārdā Jāzeps, kas arī bija kļuvis par Jēzus mācekli. Šis nogāja pie Pilāta un izlūdzās Jēzus miesas. Tad Pilāts pavēlēja tās viņam atdot. Un Jāzeps ņēma miesas, ietini tās tīrā audeklā un ielika tās savā jaunajā kapā, ko viņš bija izcirklis klintī, un viņš pievēla lielu akmeni pie kapa durvīm un aizgāja. Bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija. Viņas sēdēja pretī kapam. Bet otrā dienā, kas nāk pēc sataisāmās dienas, augstie priesteri un farizēji sapulcējās pie Pilāta un sacīja: Kungs, mēs atminamies, ka šis viltnieks vēl dzīves būdams sacīja: Pēc 3 dienām es celšos augšā. Tāpēc pavēli kāpu apsargāt līdz 3. dienai, ka viņa mācekļi nenāk naktī un viņa nenosūta un neizpauž ļaudīm. Viņš ir no miroņiem augšām celies. Pēdējā vilkšana tad būtu lielāka nekā pirmā. Pilāts sacīja uz tiem: Jums ir sargi, ejiet un apsargiet to, kā paši zināt. Un tie aizgāja un pielika kapam sargus un aizīmogoja akmeni. Āmen. Un apliecināsim savu kristīgo ticību ar apustuļu apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimšo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Un tālāk mēs uzklausīsim un pārdomāsim Dieva vārdus no Mateja evaņģēlija 28. nodaļas. Bet pēc sabata pirmajai nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu apraudzīt. Un redzi, notika liela zemestrīce, jo tā kunga eņģelis nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū. Un viņa izskats bija kā zibens, un viņa drēbes baltas kā sniegs. Bet sargi drebēja aiz bailēm un kļuva kā miruši. Bet eņģelis uzrunāja sievas sacīdams: Nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu krustā sisto. Viņš nav šeit, jo viņš ir augšām cēlies, kā viņš sacījis. Nāciet šurp un raugiet to vietu, kur viņš gulēja. Un ejiet steigšus un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir no miroņiem augšām cēlies. Un redzi, viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, kur jūs viņu redzēsiet. Redz, es jums to esmu sacījis.
Un tās steigšas izgāja no kafa ar bailēm un ar lielu prieku un tecēja to vēstīt viņa mācekļiem. Un redzi, Jēzus nāca tām pretī un sacīja: Esiet sveicinātas! Bet tās piegāja pie viņa, apkampa viņa kājas un krita viņa priekšā pie zemes. Tad Jēzus saka tām: Nebīstieties, ejiet un sakiet to maniem brāļiem, lai viņi noiet uz Galileju, un tur viņi mani redzēs. Āmen. Lūksim. Debes Tēvs, mēs lūdzamies sūti Svēto Garu, lai viņš mūsu sirdis atdara tavam svētajam vārdam, kas ir mūžīga patiesība un mūžīgās dzīvības vārda. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mēs lasījumā klausījāmies Dievu vārdus tiem notikumiem, kas bija pirms šīs augšām celšanās dienas. Tas nozīmē, ka sestdien atnāca augstie priesteri, kur bija Pilātu piespieduši, lai viņš nāves sodu izpildītu Jēzum. Tad viņa nāca, lai visu to lietu nokārtot līdz galam. Viņa teica, ka viņi labi atcerās, ka Jēzus esot sacījis, ka pēc 3 dienām viņš augšām celsies. Protams, viņi paši tam neticēja, bet viņi iedomājās savā ļaunumā, savā viltībā, kā droši vien mācekļi izdarītu to, ko viņi darītu. Un mēs, protams, zinām, ka krāpnieki vienmēr domā, ka kāds viņus apkrāps. Viņi vienmēr domā, ka kāds izdarīs viņiem tieši tāpat, kā viņi plāno citiem cilvēkiem izdarīt. Viņiem neprātā neienāca, ka mācekļi vairs netic un negaida nekādu augšām celšanos. Viņiem pat nevarēja ienākt prātā, ka mācekļi tā arī nekad nav sadzirdējuši īsti to, ko Jēzus saka. Viņi domāja, ka mācekļi izveidos kādu īpašu sazvērestību un izzaks Jēzus miesas no kapa, lai izveidotu jaunu reliģiju. Te nu jāsaka, šie augstie priesteri nepazina svētos rakstus, jo mācekļu vilšanās nebija nekāda savādāk kā tikai tajā, kā viņi paši teica, ka viņi cerēja, ka Jēzus valdīs pār Izraēlu. Viņi to paši teica. Ceļā uz Emaus pilsētiņu 2 mācekļi runāja savā starpā, un kad Jēzus pienāca pie viņiem klāt un vaicāja, kas par lietu, ko viņi tik bēdīgi runā, viņi teica, mēs cerējām, ka viņš atpestīs Izraēlu. Tātad viņš cerēja, ka viņš būs šis valdnieks, kas no ienaidniekiem atbrīvos Izraēlu. Un nu lūk, viņš ir miris, un ir visādas baumas par viņu augšām celšanos, kam viņi īsti netic. Jo tās bija sievietes, kas to pastāstīja viņiem. Un kurš gan klausās sievu kļātās. Jā, tātad ļoti ir svarīgi šeit saprast, ka šie priesteri to darīja ar ļaunu apziņu. Bet mēs zinām, ka Dievs visu vērš par labu. Un iespējams, ka tieši šo sargu esamība mums šo brīnišķīgo stāstu padara vēl ticamāku, nekā mums to gribētos. Jo šiem notikumiem nav tikai nebija mācekļi vien liecinieki, bet šiem notikumiem par lieciniekiem kļuva arī pagāni. Kādi romiešu karavīri, kas ļoti sirsnīgi apsargāja šo kapu. Un kāpēc sirsnīgi? To parasti šie ateisti, kas iebilst pret šo notikumu patiesību, viņi nesaprot, ka šie sargi bija romieši. Un uz šī akmens bija Romas valsts zīmogs. Un ka Romas armijā ar cilvēkiem, kas posteņu nenosargāja, neizturējās iecietīgi kā mūsdienās, saprotoši. Sargiem, kas nenosargāja savu posteni, kas nebija gatavi atdot dzīvību par posteņa aizsargāšanu, pienācās nāves sods.
un viņu tuviniekiem izsūtīšana uz impērijas robežām pie barbaru ciltīm. Tāpēc sargi tur negulēja. Viņiem bija bail gulēt. Dažas minūtes gulēšanas viņiem maksātu galvu, un viņu tuviniekiem visu viņu mantu, visu viņu iedzīvi. No civilizācijas viņus pārcelt uz mežoņu apgabaliem. Un kamdēļ tad bija dienēt šī armijā tik daudz gadus? Nē, romiešu karavīri bija ietrenēti, viņi zināja, kas viņiem draud aizmigšanas gadījumā, un tāpēc šis stāsts mums vēl vairāk palīdz saprast, ka Kristus patiešām augšām cēlās, kā tas ir rakstīts. Tātad šim notikumam ir liecinieki. Gan Jēzus draugu pulkā, gan viņa ienaidnieku pulkā. Un tas ir ļoti labi, jo vairāk liecinieki, jo labāk. Tālāk ir šis kaps. Kā mēs redzam, sievietes viņas nenāca ar domu sastapt augšām celto Jēzu. Ja viņas domātu sastapt Jēzu augšām celtu, piemēram, viņas teiktu, mēs arī atcerējāmies, ka Jēzus teica, ka viņš 3. dienā augšām celsies. Ja viņas tā kā priesteri atcerētos un teiktu, ja tas tā ir, aiziesim un pārbaudīsim, pagaidīsim pie kapa, padežurēsim, kad viņš augšām celsies. Nu, un, protams, ja viņš augšām celsies, mums viņš ir jāsveic. Tas nozīmē mums nevis vajag miroņus zāles, kas miroņiem domās, lai viņus iesmažotu, bet mums būtu jāņem cita veida eļļa. Mums būtu jāņem ziedi, vainagi, palmu zari. Nu, tā kā Pūpoles svētdienā viņi to darīja. Jo ķēniņš augšām cēlies, uzvarētājs. Sagaidīja ķēniņu, nē, viņas gāja pie miroņa, viņas negāja pie dzīvām. Tas vien norādīja. Tas ir svarīgi. Otrs, ko šeit evaņģēlijā mēs lasījām, viņas nekļūdījās ar kapa vietu. Kāpēc? Tāpēc, ka šīs divas sievietes, viņas vēroja to kapa vietu, kur Jāzeps guldīja Jēzu kopā ar Nikodēmu. Viņas redzēja precīzi kapu, viņas nekļūdījās. Tas bija īstais kaps. Nākamais ir, vai tiešām kādi karavīri būtu gatavi apsargāt gatavi neīstu kapu? Vai tiešām augstiem priesteriem būtu svarīgi sardzi pielikt pie neīstā kapa? Tieši otrādi sardzes nolikšana, akmens apzīmogošana. Un šīs divas liecinieces, kuras redzēja priesteris kaps, norāda, ka tas tiešām bija Jēzus kaps, ka tur tiešām viņš gulēja viņa miesas. Tātad kapa vieta ir īsta. Otrs, viņa nebija grūti arī sajaukt, jo tā bija nesen izveidota, un tā vēl nebija kapsēta. Bībelē rakstīts, ka tur bija dārzs. Un arī dārzā bija Jāzeps nopircis sev kapa vietu. Tā nebija kapsēta, tas bija dārzs. Un dārzs bija netālu no Jēzus krustā sišanas vietas. Tas viss bija tūmā. Tur bija šis Golgātas pakalns, un tur bija arī dārzs, kurā bija jauna kapa vieta. Varbūt ar laiku šis dārznieks bija arī domājis pārdot šīs zemes gabalu par kapsētu, bet tādā brīdī tas vēl bija dārzs. Un to arī liecina, kad Marija Magdalēna neatrada Jēzu un staigāja apkārt meklēdama, kur viņš ir, kur viņa miesas ir. Viņa Jēzu noturēja par dārznieku, jo tas bija dārzs. Tā nebija tagadēja šīs paku rindas Jeruzalemē, kur visi akmeņi vienādi, kur jāzina burtiski, kur atrodas metrs pa metram. Toreiz tā bija jauna kapa vieta, tas bija dārzs, un tur bija īpašs kaps. Kas tad notika? Šeit rakstīts liela zemestrīce. Protams, mūsu pretinieks saka, ka tur nav nekāda stāsta par to, ka bijusi zemestrīce un
Redz, viņa aizmirst vienu lietu, ka dabīgas zemestrīces notiek ne tikai vienā valstī, bet vienā rajonā milzīgā var notikt. Bet šī neviena nebija dabīga zemestrīce. Neviena nebija dabīga. Nec tad, kad Jēzus mira, un ka viņa asinis tecēja zemē, un notika lielas zemestrīces, un Dieva templiem pāršķēlās uz pusēm tas priekškars uz svēto vietu, un arī tagad, jo arī tagad tā nav dabīga zemestrīce. Tā ir vietēja zemestrīce un nedabīga, jo viņas iemesls ir rakstīts, tā kunga eņģelis nāca no debesīm. Šī eņģeļa nākšanas dēļ notiek šī zemestrīce. Un tad sargi visi bija, protams, augšā. Ja kāds no viņiem bija iesnaudies, šeit nedomāju, ka viņi visi bija iesnaudušies, jo parasti apsargāja ar pāriem, tas nozīmē, ka viens pāris apsargā, viens pāris guļ. Tad tie, kas bija aizmiguši, tūlīt bija augšā, iedomājieties, kā zemestrīce mūs sakratīja, izmestu no gultām ārā, vai par pašu mīsto gultu uzmestu augšā sakratītu, mēs uzreiz pamostos. Liela zemestrīce. Un eņģelis novēl šo akmeni no sēdēstām virsū. Viņa izskats kā zibenes drēbes, baltas kā sniegs. Kaut kas līdzīgs kā Jēzus apskaidrošanas kalnā, kad viņš runāja ar Eliju un Mozu. Arī tur Jēzum bija drēbes baltas, kā zibens, aprakstīts tādā neizsakāmā baltumā. Jēzus svaigs kā saule spīdēja. Un šeit mēs redzam kaut kas līdzīgs, ne tieši tāds, bet kaut kas līdzīgs arī eņģelim. Kāpēc? Tāpēc, ka cauri eņģelim staro arī Dieva gaisa. Tas ir svēts eņģelis. Tāpēc viņam nevajag nekādas uguns liesmas, nekādus speciālus zobenus eņģeļu. Viņš tikai parādās tāds, kāds ir, un grēcinieki nobīstās līdz nāvei. Iedomājieties, šie apbruņotie cilvēki, kas ir pieredzējuši daudzas kaujas un ir pārvarējuši bailes un ir uzvarējuši tās. Un te viens svēts eņģelis liek viņam bailēs gandrīz vai mirt kā miruši. Un lūk šis sieviešu jautājums, kas mums novēl sakmeni, Dievs to atbildēja. Atbildēja tādas, kā Dievs nokārtoja šo jautājumu. Eņģelis novēl šo akmeni. Sievietēm vajadzēja gan uzdot jautājumu, kā mēs tiksim tādā kapā iekšā, jo to sargi apsargāja, un viņi netaisījās mums nemaz ielaist iekšā. Bet Dievs arī to jautājumu nokārtoja. Zīmolis bija salauzts, sargi bija pamukuši, un tikai eņģeļi sagaidīja šīs sievietes. Tālāk mēs lasām, dažkārt mēs ļoti varam apjukt, īpaši, ja gribam visus evaņģēlijus salikt kopā un kaut ko izglobīt viņam ārā, tur var ļoti apjukt. Te vienmēr jāatcerās, ka šī notikuma aprakstījušas ir šīs sievietes. Šo notikumu neaprakstīja mācekļi, bet sievietes, kuras ir lielā stresā. Un kapa vieta nebija tāda sapulču liela vieta kā tagad, kur visi var ērti izkārtoties un redzēt mācītāju, redzēt tulku, un viss ir skaidrs. Tā bija kapa vieta, tā bija šaura. Viņi stāvēja citai priekšā. Tāpēc viena sieviete redzēja vienu eņģeli, otra sieviete redzēja divus eņģeļus. Kur sieviete stāstīja mācekļiem tālāk, viņa tā arī atstāstīja to, ko redzēja. Viņa atstāstīja to, ko dzirdēja. Un mēs zinām arī no dievkalpojuma, kad atmiņā mums nepaliek viss no dievkalpojuma. Visu dzirdēto mēs nespējam atstāstīt. Mums parasti atmiņā paliek kādas lietas no runas, kādi teikumi īpaši. Un arī šeit sievas arī stāstīja mācekļiem pēc savas atmiņas. Un tāpēc arī sanāk, it kā Marija tur Magdalēna bija un piepeši viņa kaut kur aizmaldījusies.
Bet tā jau arī dzīvē notiek. Atceros, kā mums bija viens no mūsu pēdējiem braucieniem draudzē ekskursijā pa baznīcām. Un visi jau autobusā esam sapulcējušies, bet mūsu brālis Kristū kaut kur vēl maldās apkārt. It kā visi kopā gāja vienā gājienā. Viņš kaut kur aizgāja. Pēc kāda laika, protams, parādījās. Tā dzīve arī notiek. Visi var iet vienā virzienā un piepeši kāds nomaldīties. Un ierasties vēlāk, tā arī Marija Magdalēna. Sākumā gāja ar visām kopā, pēc tam nošķīrās. Kad viss jau bija aizgājuši projām, viņa viena pati atnāk un neatrod nekā. Bet tur jau viņa Jēzus arī sastopa. Tur arī Jēzus viņu sastopa pie kāda. Šeit ir ļoti svarīgi, protams, arī šī eņģeļa parādīšanās. Es šeit redzu lielu līdzību ar Ziemassvētku notikumu. Eņģelis parādījās ganiem laukā, kad viņi ganīja savas aitas. Arī godības pilns. Tur rakstīts, kunga godība viņi apspīdēja viņus. Šeit viņi bija parādīti, kādi viņi ir, balts kā sniegs, kā zibens. Tas pats eņģelis parādās un iesāk ar vārdiem nebīstieties, nebīstieties. Jā, no eņģeļa var novīties. Sargi taču novījās. Bet eņģelis parādīdamies uzreiz saka, nebīstieties. Toreiz Ziemassvētkos viņš teica, es jums priecīgu vēsti pasludinu, jums pestītājs zinis. Un šeit eņģelis pasludina, ka pestītājs ir augšā cēlies. Bet gluži tāpat kā ganiem viņš nesaka, tā es jums to pateicu un jūs tam ticiet. Eņģelis saka, nē, ar to nepietiek. Lūdzu nāciet un raugiet, ka šis kaps ir tukšs, ka Jēzus tur nav iekšā. Tāpat kā ganiem Betlēmē, kā viņa teica, mums jāiet skatīties šo zīmi, ko eņģelis mums teica, ka jūs tur redzēsiet bērnu autiņos ietītu. Tas nozīmē, ka eņģelis nemazam nedomāja, ka viņi neietu uz Betlēmi un nesameklētu Jēzu. Tā arī šeit eņģelis gribēja, lai šim notikumam, lai tukšiem kapam ir liecinieki. Un pirmie liecinieki bija šīs sievietes, Jēzus māceklis. Ir interesanti, ka tādā laikā jūdi uzskatīja, ka sievietes nevar būt Jēzus māceklis. Neviena skolotāja māceklis. Sievām jāuzina bērni, jāsēž mājās un vīri, lai nodarbojas ar garīgām lietām. Tas, protams, ir ļoti jauki, jo tad vīri, kā saka, tā nodarbojas. Bet tā nav Kristū. Tas tā nav. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus ir nācis, lai pirmkārt atpestītu visus cilvēkus no viņa grēkiem, nevis tikai kādu daļu. Un otrs, viņš nāca, lai beigās visa tauta būtu, visi Dieva ļaudis būtu kā garīgi priesteri, neatkarīgi no kādas tautības un kāda dzimuma. Tāpēc Jēzus attieksme pret sievietēm bija pilnīgi savādāk. Viņš atļāva viņam nākt līdzi un klausīties. Viņš pat teica, ka Marija, kas ir Martas māsa un Lācara māsa, šī Marija, kad klausījās Jēzus vārds, viņš teica, tā ir pareizi. Tā ir labākā daļa, ko viņa ir izvēlējusies. Ar to norādīdams arī sievietes var kļūt par viņu māceklēm. Un lūk, tātad šīs ir viņa mācekles, kuras steidzās, lai pavēstītu to, ko ir redzējuši. Tas ir tukšo kapu. Un pastāstītu, ko eņģelis teica, ka viņš nav šeit, viņš ir augšā cēlies. Un tā kā viņas jau atrodās jau šī ticības stāvoklī, tad piepeši viņam Jēzus parādās. Un tas ir otrs svarīga lieta, ir pie augšā celšanās. Ka nevis tikai eņģelis parādās un saka, ka Kristus ir augšā cēlies, bet arī Kristus pats parādās un liecina, es esmu augšā cēlies, es esmu dzīves.
Es tas esmu, pārbaudiet manas rokas un manas kājas. Lūk, tas ir arī ļoti svarīgi, kā teici. Kāpēc tas ir ļoti svarīgi? Tad klausīsimies uzmanīgi. Ir labi, jums ir ticība, ka Jēzus ir paņēmis uz mūsu grēkus, un mūsu grēku dēļ miris pie krusta. Bet tā ir tikai viena puse, otrs svarīga lieta. Vai debesu Tēvs ir pieņēmis viņa upuri? Jo upurim ir tā, ka upurim jābūt ir svētam, nevainīgam. Viņam jābūt ir pietiekamam, lai visu cilvēku grēkus nomaksā. Tātad svarīgais jautājums, vai Dievs ir pieņēmis Kristus upuri? Un kā lai to cilvēki zina, ja Jēzus miesas paliek kapā? Kā lai viņi zina, ka Dievs ir pieņēmis? Un lūk, Dievs bija devis zīme, viņš bija tā teicis. Caur ķēniņu un pravieti Dāvidu viņš bija teicis: tu savam svētajam neliksi pieredzēt iznīcību, tā viņš teica. Tātad zīme bija tāda, ka kapā nevarētu palikt un iznīkt Dieva svētais. Dieva svētajam noteikti ir jāceļās augšā. Viņš nedrīkst būt iznīkt. Viņam ir jādzīvo. Tātad šī augšām celšanās tika pasludināta. Tātad, lai saprastu, ka Jēzus tiešām upuris ir tik svēts, ka Dievs to ir pieņēmis. Un mūsu grēki ir piedoti. Jēzum vajadzēja celties augšā. Kā zīmē, ka lūk, jā, Jēzus ir šis Dieva svētais. Un tāpēc nāvei nav varas pār viņu vairāk. Tātad tukšam kapam ir jābūt obligāti tukšam. Tur nedrīkst būt nekā iekšā. Un nevēl te bezdievi vēl joprojām meklē Kristus kapu, jo savā naidā pret kristiešiem viņi grib pierādīt, ka kristieši tic nepareizi. Un galvenais viņu meklējums ir atrast Jēzus kapu, atrast viņa kaulus. Tev jāsaka, kā viņiem neveicās šos daudzos gadu simtus, tā arī neveicās. Kāpēc? Tāpēc nevar atrast to, kas ir dzīves mūžīgi mūžos. To nevar atrast kapā iekšā. Tāpēc eņģeli teica viņam, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem, viņa nav šeit. Viņš ir augšām cēlies. Jēzus miesas nevar atrast, viņa kaulus nevar atrast nekur, jo viņš ir augšām cēlies. Un viņa šeit nav vairāk. Veltīgi un muļķīgi meklēšanas. Tā viņi pierāda. Un lūk, nākamais tātad, kas ir vēl nepieciešams? Redzēt arī pašu Jēzu augšā celt. Ir labi, protams, redzēt tukšo kapu, ir labi, protams, redzēt eņģeli, bet ir ļoti svarīga viena cita lieta. Vai es kļuvis kā Jēzus liecinieks, esmu gatavs maksāt par to ar savu dzīvi? Kam ir jābūt tik stingram manī iekšā kādai ticībai? Kādam jābūt manam piedzīvojumam kopā ar Jēzu, lai es par to būtu gatavs ciest, nevis vienkārši nāvi? Tā kā tagad aizmidzina mūsdienās uz špricītēm, vai gāzes kamerā, vai pat pakarot. Bet nē, ciest brutālu nāvi, spīdzināšanu, tā kā toreiz to darīja, jo toreiz pirms nāves soda vienmēr cilvēkus spīdzināja vēl. Viņiem neļauj tā vienmierīgi nomirt. Spīdzināšana bija briesmīga. Tātad visi Jēzus mācekļi. Viņiem bija ļoti svarīgi šiem mācekļiem. Tiešām sastapt Jēzu. Viņi toreiz par to nedomāja. Jēzus par to domāja.
Mācekļi vēl neticēja, ka Jēzus augšām cēlies. Viņi par to nezināja, bet Jēzus jau par to domāja. Viņi zināja, ka nepietiek tikai to, ka viņš aizies uz Galileju pa priekšu šiem mācekļiem. Viņš redzēja, kādas viņu sirdis, un viņš nolēma viņiem parādīties jau tajā pašā vakarā. Pa priekšu 2 mācekļiem, kopā ar viņu ejot vienu ceļu, pēc tam Pēteri, un pēc tiem visiem kopā, kas bija vakarā sapulcējušies. Kāpēc? Tāpēc, lai viņu bailīgajās un neticīgajās sirdīs, kas negribēja ticēt šo sieviešu liecībai, ka kaps ir tukšs, ka viņas Kristu ir sastapušas, ka ir noticis tieši tā, kā Kristus sacīja, ka 3. dienā viņš augšām celsies, un nekas to nevar apturēt. Ne karavīri, ne vēlni, ne ēles lielkungs, neviens to nevarēja apturēt un nekad nevarēs apturēt. Un tāpēc viņš nāca pie mācekļiem, lai atklātos. Jā, lai norāda par viņu neticību, bet lai atklātos un viņi kļūtu ticīgi. Jo viņš gaidīja priekšā liecinieku darbs. Un kas ir liecinieki? Tie, kuri ir redzējuši, tie, kuri ir dzirdējuši, paši, nevis no citiem. Un tā Dieva vārdos rakstīts, Jēzus bija atklājies vairāk kā 500 cilvēkiem pēc savas nāves un augšām celšanās. Viņi kļuva par Kristus lieciniekiem. Viņi atdeva savas dzīvības par šo liecību, jo viņi zināja. Kristus, kas augšām cēlās un man parādījās, ir tas, kam ir nāves un ēles atslēgas. Viņam ir debes valstības atslēgas. Un es viņam būšu uzticīgs līdz nāvei, jo viņš mani reiz augšām cels. Paņems prom no šīs nīcības, un es reiz būšu kopā ar viņu. Šī dzīvē mums ir ciešanas, šī dzīvē mums ir sāpes, šī dzīvē ir nāve. Tā notiek visdažādāko iemeslu dēļ. Galvenais no iemesliem ir cilvēces grēks. Kad Kristus ir tavu grēku paņēmis pie krusta, viņš to ir nomaksājis pilnībā. Viņš svētu upuri ir nodevis par mūsu visbriesmīgākajiem grēkiem un visiem grēkiem. Un augšām celšanās pierāda to, ka viņa upuris debesu tēvam ir patīkams. Ka viņš ir dzēsis mūsu pārkāpumus. Un galvenais, kas vēl, kas liecina par to, ka Jēzus ir Dieva svētais. Un ko tas mums dod? Tas mums dod saprast, ka, ja viņš ir Dieva svētais, tā tad viņš nav melojis nekad. Viņš nekad nav melojis. Viss, ko viņš teicis, ir patiesība. Mūsu vidū nav neviena jaunieša, tagad jau vairāk, un jaunākais varbūt pēc skaitītos es šeit. Bet mēs visi tojamies savas dzīves noslēgumu. Kāda slimība mūs var izraut daudz ātrāk, nekā mēs domājam. Un Jēzus ir augšām celies, tas nozīmē, viņš nav arī melojis par to, ka viņš teica, ka es nākšu pie jums un ņemšu jūs pie sevis. Lai, kur es esmu, būt arī jūs. Viņš runāja, ka viņš mūs augšām cels. Ka viņš mūs pastarā dienā, pēdējā dienā augšām cels mūžīgai dzīvībai. Un ka mēs nepazudīsim Dieva tiesā un sodā, bet no nāves iesim dzīvībā. Lūk, augšām celšanās nozīmē, ka Dievs viņu ir apstiprinājis kā pilnīgi svētu un patiesu. Un tas mums dod arī pašiem šajā dzīvē cerību. Par ko apostols Pēters raksta, tā ir dzīva cerība. Tā nav mirusi, tā nav tukša kā kaps, kuru Jēzus pameta. Tā ir īsta dzīva, patiesa cerība. Jo viņa ir balstīta nevis uz mūsu vēlmēm, bet uz augšām celtā Jēzus mūžīgo apsolījumu. Un tāpēc mēs varam drosmi savu dzīvi izdzīvot līdz galam un sagaidīt,
Jēzus apsolījumu piepildīšanas. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļotais debesu Tēvs, mēs Tev slavējam un pateicamies Tev, ka Tu mums esi devis tādu glābēju, svētu, nevainīgu, Dieva dēlu, kas kļūs ir par mūsu izpirkumu upuri, kas ir dzēsis savām asinīm savu dzīvību, mūsu vainas un grēkus, noziegums un pārkāpums. Viņš ir patiesa Dieva jērs, kas aiznes prom visus pasaules grēkus. Mēs pateicamies, ka Tu mums viņu atklāji, kā šo svēto upuri, kur Tu pieņēmi, ka neliki savam svētiem redzēt saprotēšanu. Pateicamies par augšām celšanu un par to dzīvo cerību, ko Tu mums esi atstājis. Mēs Tev lūdzamies sūti ar vienu svēto garu, lai mūsu sirdīs būtu dzīvā ticība, lai tā nest arī labus ticības augļus, bet kad mēs arvien vairāk iemīlētu savu pestītāju Jēzu, lai mēs šo pasauli raudzītos un redzētu, ka nav viņā nekādas spožuma, ka šeit ir tikai tumša un blāva šī pasaule. Te ir iznīcība un nāve, bet pie Kristus ir dzīvība un mūžība. Un ka mēs nekad viņu neaizmainītu pret niecībām, kas ir šajā pasaulē. Es Tev lūdzamies, debesu Tēvs, dāvini, Kungs, arī mums, arī drosmi būt par Jēzus lieciniekiem. Ka mēs varētu apliecināt Kristu, arī grēciniekiem aicinot viņus atgriezties un apliecināt viņam arī grēku piedošanu. Ka Kristus arī par viņiem ir miris un augšām cēlies. Ka arī viņiem ir šis Jēzus apsolījums. Lūdzamies, debesu Tēvs, par māsām un brāļiem. Tiem, kas šodien nav kopā ar mums, kas atrodas vecuma nespēkā, vai slimībā, vai tālā prūkūtnē. Debesu Tēvs, svētī arī viņi, dvēseles uzrunātās mums, atrod veidu, kā pieskarties mūsu sirdī. Debesu Tēvs, mēs Tev lūdzamies arī par tiem, kas ir atstājuši mūs, iemīlo šo pasauli un tās spožumu. Debesu Tēvs, uzrunā viņu sirdis, ka viņi atgriežas pie Jēzus, ka viņi saprot, ko viņi ir pametuši, un ar nožēlu un ticību vēršās pie mūsu žēlsirdīgā pestītāja. Palīdz, debesu Tēvs, jauniem un veciem ieraudzīt šo glābēju. Ieraudzīt nevis vienkārši ģimenes vai tautas svētus, bet ieraudzīt to, ka tas ir visas pasaules svētki, jo tas ir liels prieks visiem ļaudīm, gan Ziemassvētki, gan Lieldienas, gan vasaras svētki. Tie ir Tavas žēlastības un mīlestības un patiesības svētki visiem cilvēkiem. Un mēs Tev lūdzamies, Tēvs, svētī arī to, ka arvien vairāk cilvēku atgrieztos no grēkiem. Arī tāpat no nedzirdīgo vidus. Mēs lūdzamies sargīt mūsu zemē mieru. Lūdzamies, debesu Tēvs, atrisinājumu karam Ukrainā, ja tas beigtos, lai iebrucēji dotos atpakaļ uz mājām, lai viņi pārtrauktu šo karu. Mēs Tev, debesu Tēvs, lūdzamies arī mūsu sirdīm, ļauj paļauties uz Tevi un nebīties no kara baumām un draudiem, bet kā Tavs mīļais dēls mūs mācīja, ka mums tik galvas ir augšu jāceļ un jāgaida, kad viņš nāks pie mums, lai mūs ņemtu pie sevis. Ka mēs šādā cerībā arī dzīvojam katru savu dzīves dienu un šādā paļāvībā ticībā ar mieru savās sirdīs. Palīdz, Kungs, pestītāji Jēzu, ka dzīvojam Tavā žēlastībā, atdusamies Tavā mierā un augšām ceļamies caur Tavu spēku un izmantojam mūžīgo dzīvību Tavā debesu valstībā, kur Tu līdz ar Tēvu un Svēto garu viens paties Dievs dzīvo un valdi mūžīgi mūžos. Āmen.
Priecīgi jums Kristus augšām celšanās diena, lai jums ir šī diena svētīga un priecīga, lai miers ir jūsu sirdīs un miers jūsu namos. Un prieks, protams, jo tas ir apsolījums mums visiem.